Emocionālā intelekta kursi pilnīgi noteikti der tiem, kuri jūt, ka viņi gribētu kaut kā savu potenciālu uzlabot, attīstīt, kuri gribētu kaut ko vairāk dzīvē izdarīt, realizēt savus iecerus. Tie, kuriem liekas, ka viņiem viss dzīvē ir kārtībā, tiem noteikti to nevajag. Starp citu, ir viena laba pazīme, kā var saprast, vai tie kursi ir vajadzīgi vai nav. Piemēram, vai jūs zināt kādu cilvēku, kuram vajadzētu vairāk tikt galā ar saviem aizkaitinājumiem, ar savu apātiju, ar savu nīgrumu, ar savu nepacietību? Jūs zināt tādus cilvēkus? Tiem to vajadzētu. Tad ir jautājums, vai jums arī ir tādas pašas emocijas? Piemēram, man ik pa laikam, es 10 gadus ar to strādāju, man ik pa laikam kaut kādas tādas lietas lec ārā. Teiksim, es neesmu ne Šiva, ne pērkoņtēvs, ne Jēzus, ne Buda, es nevaru iet ne pa ūdeni, ne pa lidot pa gaisu, es neesmu perfekts. Man ir daudz kļūdas, ar kurām jāstrādā. Un tās emocionālā intelekta metodas, tā ir tāda laba lieta, kur tu vari tā lēnītēm saprast, man ir tāda emocija, un es viņu gribu tikai pārtaisīt. Tas nenotiek vienā dienā, bet šādi kursi vismaz viņi dod to ieskatu. Ieskatu, kā es ar sevi varu sākt strādāt. Par savām vērtībām, par savām motivācijām, kāpēc motivācijas tik ļoti ietekmē mūsu pašsajūtu. Mēs pat nezinām, bet motivācija, ar kādu mēs ejam procesos, viņa fundamentāli maina to, kāda mēs iznākam no šī procesa ārā, kā mums veidojās sarunas ar cilvēkiem, darbi un tā tālāk un tā projām. Un, starp citu, ir viena tāda svarīga lieta. Parasti treniņi ir tādi nopietni, viens stāsta, citi klausās. Mūsu gadījumā tā nav. Man pašām tas ļoti nepatīk, man ļoti nepatīk sēdēt un citus klausīties, man gribās arī piedalīties, un tāpēc šīs mācības ir tieši tādas. Ir savstarpēja runāšanās, ir dalīšanās ar pieredzi, un vēl viena lieta, man parasti ir diezgan garlaicīga, es arī neesmu tik interesants kā lektors. Tāpēc mums parasti ir klāt Kaķis Bzinga. Viņš ir 5 nedēļas klāt kā kolektors un kolektors. Un tad laimi gaidīt mūsu kursos, ja jums gadījumā ir kāda dzīves izaicinājuma. Ja jums viss kārtībā, lūdzu, nevajag.